Reizeknes problēmas mēs nevaram lāpīt ar valsts budžetu. Valsts budžets nevar būt ielāps caurumam, ko izrauc pašvaldību vadītāju izšķērdība. Tieši Reizekne ir tā pilsēta, kur iepriekšējais mērs Bartaševičs izšķēda līdzekļus milzīgā apmērā. Cēla spā, nevis domāja par bērniem. Spā joprojām stāv tukšs, bez investoriem. Viņš ņēma milzīgus kredītus, kurus nespēja atdot. Tai pašā laikā nodrošināt savas ģimenes uzņēmuma peļņu. Un tai pašā laikā Reizeknes iedzīvotāji, arī nevalstiskās organizācijas, nevar paļauties uz pašvaldības atbalstu, jo naudas tam nav, ir citas prioritātes. Kas mani pārsteidza vēl vairāk ir, ka jūs, Pleškānes kundze, nevien neesat nosodījis šo absolūti nepieņemamo un nosodāmo rīcību, bet šobrīd lecat ar Bartaševiču vienā laivā. Un gribat, lai viņš atkārtot kļūtu par pilsētas mēru un lai turpinātu visas šīs pašas darbības arī tālāk. Jūs vēlaties panākt, lai Reizeknes biedrības arī turpmāk no pašvaldības nesaņemtu pienācīgus, praktiski nekādu, es teiktu, atbalstu. Kā tas bijis arī līdz šim, jo tā nekad nav bijusi Bartaševiča prioritāte.